Kā jau solīju pagājušajā reizē, tad šodien parunāsim par vienu no cloud servisiem, kuru es izmantoju ļoti daudz. Un es domāju, ka visiem tas ir pazīstams, jeb Failiem LV. Noteikti kāds kādreiz ir sūtījis vai saņēmis failus caur Failiem LV. Un es šodien pastāstīšu, kāpēc es viņu izmantoju, kādi ir viņu plusi. Un, protams, kā jau normālā video apskatā, arī pieminēsim mīnusus vai iespējas, kuras varētu vēl uzlabot, lai šis servis būtu vēl labāks. Tāpēc skatāmies. Un pašās beigās būs ļoti interesants jums viens bonusiņš, ja noskatīsies šo video līdz galam. Laižam! Iepriekšējās video jau stāstīju 3 dažādus veidus, kā glabāt droši savus failus. Noteikti noskaties, kā arī vienu video uztaisīju par privātu failu glabātuvi, kurš arī ir manā YouTube kanālā. Un, ja tev interesē nedaudz tādu tehniskāku video, tad var apskatīties par vienu NAS serveri, kur es to arī pirms laika uztaisīju. Bet šodien mēs parunāsim par Failiem LV, jeb mūsu pašu māju cloud servisu, jeb mākoņu servisu, kur var sūtīt, dalīties ar failiem, uzturēt un daudz dažādas citas vēl labas funkcijas iekšā, ko varbūt pat parasts Failiem LV lietotājs nemaz nav ievērojis vai nezina. Kāpēc tieši izdomāju uztaisīt par Failiem LV? Jo pirmkārt es viņu ļoti pats daudz izmantoju, un es ievēroju, ka arī citi mani kolēģi gan programmēšanas darbos, kur sūta viens otram dizainus vai kaut kādus projektu failus, izmanto Failiem LV, vai, piemēram, bildes sūtot klientiem, var droši sūtīt caur Failiem LV, jo gandrīz katrs zina, kā viņu lietot. Mēs jau esam pie viņa pieraduši, un vēl viens iemesls, kāpēc man viņš patīk, tas, ka tas ir mūsu pašmāju servis, un viņš ļoti ātri salīdzinājumā ar vienu otru, kurš man nepārāk iet pie sirds. Sākumā paskatīsimies uz tiem plusiem, ko es esmu no savas puses, un šo video es arī taisu no fotografa perspektīvu puses, lai saprastu, cik forši un vai cik viegli lietot šo servisu ir, un vai es viņu iesaku citiem. Sāksim ar to, ka, kā jau visiem normāliem servisiem, arī šim ir savas aplikācijas, kas ir, protams, vispopulārākā vieta, kā sasniegt, ja iet Failiem LV, ir vienkārši failemlv.lv, jeb web versija, kurā var izdarīt gandrīz visu to pašu, ko jebkurā no aplikācijām. Tātad viņam ir arī Android versija, kur tu vari backupot savus failus no telefona un bildes, ja gribi, lai backupi notiek pa taisno, kā teiksim, nezinu, jebkurā citā Google fotos vai vēl kaut kur. To droši var uztaisīt arī Failiem LV, Android un iOS versijām. Ir arī macOS versija, kur tu vari droši sinhronizēt failus, ielādēt mapes, tev nav jāiet caur web browseri. Un ir arī Windows versija, bet diemžēl Windows versiju es jums nemācēšu pastāstīt, jo man šeit nav neviena Windows datora, tāpēc es noteikti domāju, ka viņa tāpat strādā kā Macus versija, kur var izmantot kā pilnvērtīgu sinhronizācijas aplikāciju savā operētāja sistēmā. Sāksim laikam ar kontu variantiem un iespējām. Uz doto brīdi, kad rakstu šo video 2025. gadā, tad Failiem LV ir dažādi veidi, kā tu viņus vari abonēt. Paskatīsimies vairākus veidus, kā var izmantot Failiem LV. Pats vienkāršākais ir bez konta, kur tu vari augšu pielādēt līdz 2 gigabaitiem failu lielumu un laikam glabāt no 1 līdz 2 mēnešiem. Protams, iespējams, ka tas var ar laiku mainīties, bet uz doto brīdi, kad rakstu šo video, ir šāda iespēja arī. Protams, tu vari piereģistrēties un izmantot tāpatās arī kaut kādu noteiktu bezmaksas kontu. Tā kā es neizmantoju bezmaksas kontu, man ir ļoti maz zināšanu, kādas tam ir funkcijas, kuram, diemžēl, automātiski pēc mēneša dzēžas faili, bet es domāju, ka tādām vienkāršām failu pārsūtīšanām tas ir vairāk nekā vajag. Ja vairāk nekā pietiek vienkārši pārsūtīt failus vai bildes vai video kaut kādus. Es izmantoju standarta Pro kontu, kas uz doto brīdi ir 9,99 eiro mēnesī. Pieļauju domu, ka tas ar laiku var mainīties, jo, diemžēl, visi pakalpojumi pēdējā laikā kaut kā lēnām paceļ tās cenas, bet Failiem LV jau kādu laiku ir 9,99. Protams, ja tu maksā par gadu, tad tev ir lētāk. Un es izmantoju Pro kontu, kur ir iekšā visas man vajadzīgās iespējas, par tām arī tūlītās mēs parunāsim. Ar Pro kontu tu vari izmantot webdev, jeb pieslēgties diskam un montēt disku savā operētāja sistēmā, jeb izmantot viņu kā virtuālo disku, kur tu vari failus glabāt vai kopēt ārā. E-paraksts viņam ir pieejams Failiem LV. Tu vari rediģēt fotogrāfiju nosaukumus, aprakstus, tagus pielikt klāt. Ir statistika, lai tu redzētu, cik bieži faili ir lādēti vai kas viņus ir atvēris, apskaties, kā arī vari privātu linku nosūtīt, uzaicināt cilvēku, norādot e-pastu. Un, protams, API piekļuva, kas man ir svarīgi, jo es izmantoju Failiem LV API, es uztaisīju savu sistēmu, kur klientiem bildes sūtu, un paši faili, lai neaizņemtu manu mājaslapas servera diska vietu, kas ir diezgan dārga, es izmantoju tieši Failiem LV, un parādīšu arī pēc laika, kā tas izskatās, kā tas ir screenshots, un Failiem LV API ir diezgan vienkāršs, un tie, kas nodarbojas ar programmēšanu, noteikti sapratīs, un viņu pakalpojums varēs izmantot caur API bez nekādām problēmām. Failiem LV ir pieejama diezgan plaša kopīgošanas un piekļuves vadība.
kur tu vari ātri nosūtīt saiti, rediģēt, uzlikt, piemēram, PIN kodu vai paroli, lai citi no malas cilvēki netiek klāt, uzlikt automātisku dzēšanu, ja tu vēlies, piemēram, lai pēc gada mape izdzēšas. Nu, tas ir pro kontiem, protams. Jā, un tu vari, protams, ievadīt vienkārši konkrētā cilvēka e-pastu. Viņam atnāk uz e-pastu links ar privātu linku, kur viņš var atvērt savus failus un lejupielādēt. FileMLV ir arī papildus rīki, un ne visus es izmantoju. Es pārsvarā FileMLV izmantoju kā bilžu glabāšanas mākoni un sūtu klientiem linkus un izmantoju savā API sistēmā. Un izmantoju arī veikalu, kur es varu tirgot, ja pārdot savas fotogrāfijas publiskajā profilā, atverot vaļā. Ir sadaļas, kur es esmu ielādējis bildes, kur cilvēki var samaksājot naudu, nopirkt oriģinālo failu un, respektīvi, nopērkot, viņi drīkst izmantot to failu savām vajadzībām, vai viņi vēlas drukāt kaut ko, vai varbūt vienkārši ielikt kādā savā sociālā tīklā kā cover bildi. Tad līdz ar to pārdodot to failu, visa naudiņa atnāk. Man tur ir komisijas maksa nedaudz, bet kopumā ļoti vienkārša sistēma. Un ja tu esi kaut kāds digitālais ārtists vai vēl kaut kas, tad tu droši vari pamēģināt izmantot FileMLV veikalu, kur izveidojot savu profilu, tu droši vari pārdot savus dažādus digitālos darbus. Un kā jau es teicu, tur ir daudz visādu citu rīku, kurus es tā kā mazāk izmantoju, vai pat dažus neesmu izmantojis, bet mēs šajā video arī paskatīsimies, kādi tie ir. Kā piemēram ir dokumentu konvertēšana piemēram, no dokumenta no Microsoft Doc uz PDF, ja nepieciešams. Video konvertēšana uz MP4 formātiem, kas ir diezgan plašs visās ierīcēs pieejams. Antivīrusa skanēšana, tagad tu ielādē dažādus zip failus, viņš var noskanēt, vai tur iekšā nav ļaunprātīga programmatūra. Statistika, logi, tu vari tieši embedēt failus, ja fotogrāfijas savā mājaslapā, izmantojot FileMLV embed sistēmu. Virtuālo serveru īre, jo FileMLV ir diezgan jaudīgi serveri, līdz ar to viņi piedāvā arī šādu pakalpojumu. Mājaslapām ir redzamas visas cenas. Foto izdruka pieejama, ka tu augšu pielādē bildes savā kontā, un tad tu vari izvēlēties, kuras bildes tu vēlies pasūtīt drukai. Video konferences sistēma arī ir iekšā, ko, diemžēl, es arī neesmu pārbaudījis, bet es redzēju viņu mājaslapā, ka tas līdzīgs kaut kas Zoomam, ka tu vari ar saviem kolēģiem veikt video zvanus, ko tieši nodrošina FileMLV. Kā jau teicu, galeriju publicēšana un satura pārdošana ar maksas iespējām. Un tādi plusi, ko es vairāk varētu izcelt, neskatoties uz iepriekšējiem, ko es jau jums teicu, tad visdrīzākais tas varētu būt diezgan ātra un vienkārša failu pārsūtīšana un lietošana. Ja cilvēks arī nekad FileMLV nav lietojis, tad viņš to ļoti ātri apgūs, jo tas ir diezgan vienkārši uztaisīts. Es redzēju mājaslapā, viņiem vēl ir dokumentu vadības sistēma, kur gan ir jāpiesakās, lai viņi iztestētu, bet es pieļauju domu, ka viņi arī ir integrēta FileMLV, jo no screenshotiem, ko es redzēju, izskatās, ka tur arī failus var glabāt, rēķinus veidot. Par to gan es nemācēšu pastāstīt, jo man nav pieejas šai sistēmai, bet tur tāda ir, jo es zinu, ka man viens draugs nesen meklēja tieši dokumentu vadības sistēmu, un es viņam ieteicu, lai uzraksta FileMLV un patestē. Nav vēl devis feedbacku, kāds ir, bet es viņam noteikti uzjautāšu. Iespējams, trūkumi un lietas, ko varētu FileMLV nākotnē uzlabot. Es ceru, ka viņi skatās un pieņems manu viedokli. Tas nav kaut kāds viedoklis, kurš ir viss slikti, bet kā jau jebkuram servisam, tad vienmēr ir iespēja paplašināties un uzlabot savu funkcionalitāti. Un, diemžēl, arī ir dažas lietas, ko FileMLV varētu uzlabot. Laikam, kā viens no tādiem trūkumiem nedaudz vai mīnusiem ir sync un backup aplikācija, un arī es ar to saskāries un internetā lasīju, ka bieži vien neizdodas failus uploadot, viņam parādās kaut kāds errors, bet nospiežot atjaunot, es caur Macos aplikāciju tieši runāju, viņš it kā viņus ielādē, bet caur webu tas notiek daudz ātrāk un vienkāršāk, tāpēc bieži vien es izmantoju tieši caur browseri atvērtu FileMLV. Un laikam tas trūkums sync aplikācijā bija iekšā tāds, ka nevarēja folderi iemest un uploadot, tev bija jānorāda faili folderā, un tad viņi uploadojās. Liela konkurence FileMLV ir, jo FileMLV tomēr mūsu lokālais servis, protams, viņiem ir Files FM, kas ir vairāk laikam targetots uz ārzemēm, un konkurence viņiem ir liela. Google Drive, Dropbox, OneDrive, tas pats arī Google Fotos, kas ir pa lielam zem Google Drive apakšā. Diezgan liela konkurence, un cenas ziņā viņi visi ir gandrīz līdzīgi. Pagaidām ārzemju servisi arī nav pacēluši cenas, bet man tomēr prioritāti vairāk patīk lokālais servis. Es izmantoju gan arī Dropbox un FileMLV, tāpēc es varu salīdzināt, kas ir labāks, un šajā situācijā, ja pārsūtot bildes klientiem vai, piemēram, kā es jau teicu, pārdot digitālu saturu, tad FileMLV viennozīmīgi ir labākais. Bet, ja mēs runājam par
operētāja sistēmu aplikācijām, kā tas ir macOS, tad, protams, Dropboxam ir daudz labāka un sinhronizācijas aplikācija. Un šis ir tas lauciņš, kur Filiem.lv es ceru, ka nākotnē labosies un varbūt izstrādās advancētāk un uzlabos savu synka aplikāciju. Un, ja runājot par konkurenci, tad es uzskatu, ka Filiem.lv ir tāds vairāk balstīts uz tiešām fotografiju failu ātro pārsūtīšanu, kur cilvēki arī labi previews redz, jo, piemēram, tam pašam Dropboxam, bildes diezgan stulbi cilvēkiem pārsūtīt, jo tas vizuālais viņam nav tik pievilcīgs. Filiem.lv tu vari uztaisīt smuku galeriju, izvēlēties covera bildi, mainīt fontus dažādus un, kā jau es teicu, arī augstumus un paroles izveidot katram albumam, kā arī pluss baigais ir tāds, ka tu vari norādīt, piemēram, ja tev ir pro konts, ka tu failus dzēsīsi pēc 2 vai 3 gadi ārā, un tev viņi automātiski izdzēš no tava konta un neaizņem tik daudz vietas. Un, laikam, vēl viena lieta, kas man arī svarīga failu drošības politika, kur tiek glabāti faili un tā tālāk, un tomēr bišķiņ drošāk ir, ja viņi glabājas tepat uz vietas, ne jau kaut kur Ķīnā vai vēl viņi zina kaut kur ārpus Eiropas Savienības. Nu, kam tad īsti noder Filiem.lv? Manā skatījumā, kā jau es teicu, es šo video vairāk skatos no fotogrāfa puses, viņš noteikti der fotogrāfiem, videogrāfiem, dronu operatoriem, kuri grib pārsūtīt lielākus failus. Uzskatu, ka arī biznesiem, maziem, vidējiem droši var izmantot. Protams, svarīgākais ir tas, ka tā ir droša failu glabāt. Tev nav jāuztraucās, ka kādu dienu tavu failu pazudīs. Un pirms kādu laiku es biju ar viņiem sazinājies, iesūtot savas idejas, ko varētu uzlabot, un nonācām tik tālu, kad viņi zina, ka es taisīšu video, viņi nezina, par ko es runāšu un ko es stāstīšu, bet viņi man iedeva promo kodu. Paldies Filiem.lv. Ierakstot šo Kaspars 20, tu dabūsi 20% atlaidi savam abonementam. Iesaku to izmantot kādam gada pirkumam, lai tā atlaide ir stipri lielāka, jo šis kods tavam kontam strādās tikai vienu reizi, un pērkot uz mēnesi tas nebūs izdevīgi, bet ja tu gribi patestēt, kāds ir pro konts, tad tu visam noteikti tu vari šo kodiņu izmantot. Paldies Filiem.lv un paldies tev, ka tu skatījies. Šis video pavisam noteikti nav apmaksāts vai tā nav reklāma. Es jau sen gribēju taisīt par Filiem.lv video, un šodien man bija tāda iespēja to izdarīt, un paldies viņiem, ka viņi mani atbalstīja, un noteikti es biju diezgan godīgs, izstāstīju to, ar ko es esmu saskāries. Kā jau redzējāt, tad daudz problēmu man ar Filiem.lv nav bijis, tāpēc es pavisam noteikti iesaku viņu kā ļoti labu servisu, un arī turpmāk viņu izmantošu. Bet mēs ar jums jau tiekamies jau citos video. Un paskaties citus video manā YouTube kanālā. Protams, nospied subscribe, jo tas man palīdzēs arī nākotnē uztaisīt kādu interesantu video par dažādām tehnoloģijām, lietām, foto, video lietām. Laižam!